Tas pasakas es zināju diezgan sen. Es zināju, ka Kozlovam ir ļoti daudz pasakas, kur nav tikai Ezītis Miglā, un ka visiem zināma multene ir arī salikta no vairākām pasakām. Bet tas salikās kaut kā episki. Mēs bijām pie viena kursabiedra laukos, un tur uznāca migla, un es pirmoreiz mūžā naktī tiešām skraidīju pa to miglu un mēģināju apiekt, kā tas ir. Un tad es kaut kā iedomājos par šo darbu, kā vajadzētu viņu tiešām pie viņa atgriezties, varbūt kaut kādu uztaisīt. Es atbraucu uz Rīgu un ieraudzīju, ka grāmatnīcā ir tā grāmata, kas tikko bija izdota latviski pasakas par Ezīti Miglā. Un tā bija arī kaut kāda tāda sakritība vai zīme, ka tad lūdzu, tā mēs izdomājam, ka mēs laikam sāksim strādāt pie šī darba, pie šiem pasakām. Tāpēc es taisu šo izrādi drīzāk pieaugušiem ļoti apzināti, tāpēc, ka šie teksti viņi var likties tādi bērnišķīgi, viņi tur runā par zemi, par vāveri, par mežu, bet aiz tiem tekstiem stāv tik ļoti tāda dziļa eksistenciāla izpratne par pasauli un sevi tajā, kā man liekas, ka bērnam būs interesanti skatīties tur sižetiņu, kā tur kaut kas attīstās, ko viņi tur dara, un brīžiem tur pat smieklīgi ir noteikti. Bet man liekas, ka pieaugušie ir tie, kas varēs to novērtēt un padomāt, kas stāv aiz tiem visiem tekstiem un par ko galu galā tas viss ir. Un ka tas ir smieklīgi un te pašā laikā ļoti tāds skumjš stāsts par vientulību. Uztveres mērījumi ir tas, man liekas, ar ko Ezītis un Lācens un Zaķens paši nodarbojas, jo uztveres mērījumi manā izpratnē ir tas, ka tu spēj drusci kaut kādā citā leņķī paskatīties uz to pašu un ieraudzīt pilnīgi kaut ko citu. Ja? Un tas ir tas, ko dara tie visi tēli izrādē. Viņi skatās uz zemi, viņi skatās uz klusumu, uz sevi, un paiet drusci citādāk, paskatās un ieraug kaut ko citu, un tas ir tas, ko mēs arī skatītājiem piedāvājam. Ja? Kaut kādā drusku, tā nav nekāda jauna forma vai galīgi tur izdomāta kaut kāda jauna skatuves valoda, nē, bet tas ir tas komunikācijas veids, kādu mēs izvēlamies piedāvāt skatītājiem, ka it kā tu sāc saprast, spēles noteikumi ir tādi, un viņi ir šie tur cilvēki vai dzīvnieki, un kaut kādā vienā mirklī mēs to nomainām ātri. Pēkšņi skatītāji ir arī tur dalībnieki, jā, tur kāds ir tur Paugurs, cits ir Margarietiņa, jā, vai vienkārši skatītājs, jā, teātrī dortidīli, jā, tādā brīdī. Un sekot tam līdzi un domāt, kā mainās visu laiku tā kompozīcija, kā viņa pazud un atkal uzbūvējās. Tas, man liekas, ir interesanti, un tas ir tas, ko mēs tīri tā teiksim, kaut kā profesionāli gribējam ar šo izrādi pamēģināt. Man likās, ka Zaķis sākumā ir tas, kurš atnāk pie diviem draugiem, kas ir vispār tik ļoti tuvi cilvēki, cik vien viņi var būt tā dvēseliski. Ja? Un trešais, kas ir trešais? Viņam grūti, viņš grib draudzēties, viņš grib būt ar viņam, kaut kā ierakstīties, viņam ir sarežģīti, un tāpēc mēs to gribējam ne tikai tā sižetiski un tā sajūta ziņā, kā tas būtu vienkārši teātrī uz skatuves, bet kā tas būtu mums pašiem, kā aktieriem, man kā režisoram, ja, izveidot tādu situāciju, kur atnāk trešais aktieris, kurš nāk pilnīgi no malas, ja, kurš nav redzējis šo izrādi, kuram pēkšņi jāsaprot, kā eksistēt tajos apstākļos, tajā pasaulītē, ko mēs te uzbūvējam. Un tas arī ir tāds drusku varbūt eksperiments par to, cik ļoti ātri šis cilvēks var vai uzlikt savus noteikumus, ja, vai ierakstīties, sāk saprast šo pasauli,
Un tas nav nekāds pārbaudījums nevienam, ne mums, ne trešajam aktierim. Un tāpēc mums likās, ka tas... Mums gribēs, lai arī viņam vai viņai arī ir interesanti, lai viņi arī var paspēlēties, jo tā arī ir kaut kāda spēle, tā ir pasaka, ja, ka mēs kā aktieri arī spēlējamies, un kāpēc nepiedāvāt to aktieri, kurš spēlē teātri un kuram spēles prieks kaut ko nozīmē dzīvē. Kāds ir, tu sēdi klusumā un skaties krēslu? Sarunāties drīkst? Nē. Nedrīkst. Nē. Dziedāt? Nebūtu ieteicams. Tu vienkārši sēdi klusumā, tur ir tas brīnums. Domāt? Nu tieši tā. Domā. Tā ir vakarēšana, jā. Tu esi ar sevi. Jo, jā, vakarēšana tas laikam ir tas, ka cilvēks, katrs laikam kaut kā pats tādām, pēkšņi paliek viens. Mēs varam būt 2, 3, bet mēs katrs esam viens un mums ir tik labi, ka tu esi viens. Tad ir kaut kāds tāds jā, arī tik miers, klusums tāds. Iztīrīts madziņas no trokšņiem. Tu vienkārši nojaut, ka otrs ir blakus. Jā. Jā. Tad nav pat jāsarunājas.